Tātad. Tagad turpināsim konferenci, un tagad vēlos pastāstīt jums, tad pasniegt vispārēju viedokli par BIM, par to, kas ir patiesi ļoti svarīgi visā šajā te būs informācijas modelēšanas procesā, jo tas ir process, kur atbalsta dažādas tehnoloģijas. Pavisam īsi par inteliģentām BIM risinājumiem. Patiesībā mūsu uzņēmuma nosaukums jau pasaka, ko mēs darām. Tātad Intelligent BIM Solutions. Mēs darbojamies ar BIM risinājumiem visā piegādes ķēdē, sākot no projektētājiem, būvinženieriem, turpinot ar tiem, kas ceļ, un pēc tam ar tiem, kas jau izmanto šo te būvi. Tad mēs sadarbojamies ar visiem projektētājiem, inženieriem, būvniekiem un īpašniekiem un noskaidrojam, ko viņi par to domā. Un tad vispirms, kas tad īsti ir šis BIM? Droši vien man tas jums jāapstāst. Tad būs informācijas modelēšana, jeb mēs to varam arī pateikt tā būves informācijas pārvaldība. Mēs esam BIM konsultāciju uzņēmums un BIM risinājumu provideri, jeb sniedzēji. Tad mēs vienmēr meklējam labākos risinājumus. Mēs nestrādājam tikai ar vienu programmatūras piegādātāju, bet mēs meklējam pašu labāko iespējamo risinājumu visā klasē. Bet mums ir ļoti svarīgi, lai tas būtu BIM risinājums un lai to varētu savietot un ievietot, integrēt visos procesos. Tātad tas ir BIM. Mēs vienmēr meklējam labāko risinājumu visam būvniecības dzīves ciklam, tad visos 3D, 4D un visiem citiem D. Design, construction. Tātad tā ir projektēšana, būvēšana, būves uzturēšana, tāda BIM veida būves uzturēšana. Un mēs strādājam ar, kā es jau minēju, ar projektētājiem, būvinženieriem, būvuzņēmējiem, projektētājiem, pārvaldības uzņēmumiem. Tagad Lietuvā ir ļoti interesanti procesi, kad jauni uzņēmumi veidojās, kuri patiesībā nav ģenerāli būvuzņēmēji, viņi nav projektētāji, bet viņi ir projektu pārvaldītāji. Tā ir būvniecības projektu pārvaldītāji. Viņi vada visu šo te procesu no sākuma līdz beigām. Un, protams, mēs sadarbojamies arī ar klientiem un īpašumu attīstītājiem. Tātad tas ir par BIM, par mums vairāk informāciju jūs varat atrast mūsu tīmekļa vietnē. Un kāpēc mēs runājam par BIM, par atvērto BIM un vēlamies uzsvērt, ka tas ir atvērtais BIM pretēji slēgtajam BIM. Pirms 4 gadiem, kad es strādāju ar Autodesk pārdevēju, dīleri, tad es centos ieviest šīs BIM tehnoloģijas, un tas bija balstīt uz Revit platformas, Revit dažādiem lietotājiem. Un pavisam godīgi sakot, un tā noteikti ir šī tā atvērtā domāšana, tā ideja par atvērto domāšanu nav reāli, ka viens programmatūras veids ir piemērots pilnīgi visām specifiskajām vajadzībām. Jo katrā jomā ir ļoti īpašas vajadzības, tad elektrības jomā ir vienas un visās pārējās ir pilnīgi citas. Tātad mēs ir specializēti dažādi piegādātāji konkrētām vajadzībām un konkrētām jomām. Kāpēc mēs neizvēlamies labāko risinājumu un neapkopojam to visu vienā? Bet šī ir tā galvenā doma būvēt viedi, jeb gudri. Tātad atvērtais BIM, tas ir labāk jums, jo ir pilnīgi skaidrs, ka varēs integrēt visus iespējamos labākos risinājumus vienā konkrētā projektā. Tātad galvenais aspekts visā šajā procesā ir šī integrācija. Un, protams, kā dalījus jau sacīja, starptautiskie standarti, komunikācijas standarti, un ir ļoti daudz dažādu standartu. Jūs varat iet buildingsmart.org, un tur jūs redzēsiet ļoti daudz interesantas informācijas par dažādiem būvniecības standartiem un informācijas apmaiņas
standārti, šie IFC, tas ir ļoti svarīgi, kas ir jāņem vērā, bet ir arī dažādi citi iespējamie standārti. Tad tas viss ir ļoti vienkārši. Lai nodrošinātu miksētu, jeb sajauktu komunikāciju, tad visi komunicē izmantojot standartu, vienotu standartu, un dažādie risinājumi, dažādās programmatūras var veikt informācijas apmaiņas ap šīm programmatūrām, un tas ir pats galvenais uzdevums. Protams, IFC arī nav perfekts risinājums, tas vienmēr tiek atjaunināts un ir attīstības progresā, bet arī Lietuvā mums ir ļoti daudz pieredzes, bet vēl vairāk pieredzes Skandināvijā, un mēs ar viņiem sadarbojamies un ņemam vērā šo pieredzi, bet arī mēs Lietuvā pārbaudām dažādas iespējas un dažādas risinājumus. Tad mums viens no piemēriem, ko es zinu Latvijā, ir Sija Pičī, kur strādā ar Arhikadu, un tagad viņi domā par citiem risinājumiem. Tas ir cita piegādātāja risinājums, bet viņi strādā kopā un tad sadarbojās, un viņi modelē integrētus modeļus, tad izstrādā šos integrētos modeļus. Un ko tas īsti nozīmē, šī zīme, tas IFC, patiesībā tas ir IFC logo. Vēlējos jums uzsvērt tā nozīmību, tad tas ir projektēt, iegādāt, iepirkt, uzbūvēt un pēc tam pēc tam darbināt. Tad viņi šeit neliek šo pašu būvniecību, viņi lieto šo vārdu salikt kopā, tad asamblei, jo patiesībā būvniecībai ir jābūt ir tādai loģistikai, kurā viss tiek salikts kopā. Tad jābūt ir ļoti labi visam plānotam, loģistikai, materiālu piegādai, tam visam ir jābūt visam savestam kopā un pēc tam smuki saliktam. Tas ir tas process, kas ir viņu domāšanas pamatā. Kā es jau minēju, mēs vienmēr meklējam pašus labākos integrētos, labākos pieejamos risinājumus, jo varbūt, ka ir vēl kādi vēl labākie risinājumi ASV, bet mēs nevaram saņemt labu atbalstu. Tātad labākie iespējami pieejamie risinājumi mūsu tirgu, un ne tikai tāpēc, ka tas ir funkcionāli labākais, bet arī mēs varam saņemt šo te atbalstu. Tātad šeit ir parādīts, ar ko mēs sadarbojamies, un mēs patiesi iesakām šāda veida risinājumu izmantošanu. Kā jūs redzat, apakšā šeit ir projektēšanas risinājumi arhitektiem, būvinženieriem. Ir divi ļoti labi risinājumi. Tad Revit Architecture un arī Graphisoft Archicad ir ļoti labs risinājums. Abi šie risinājumi ir pieejami, un daudz arhitekti ar tiem strādā. Konstrukcijām pēc pārbaudēm, pēc mūsu lietuviešu uzņēmumu viedokļa, viņi ir ļoti apmierināti, tāda Tekla un Jubal, un tad mēs redzam, ka ir arī iespējami vēl AIS, integrētās vides risinājumi, enerģija un simulēšanas programmatūra, tātad mehāniskiem un dažādu caurvadu un dažādiem tādiem darbiem. Tad viņiem visiem ir jāsadarbojas, izmantojot IFC standartu vai arī ar tiešajām saiknēm. Tā ir tā projektēšanas daļa. Un tad mēs varam pāriet pie 4 un 5D. 4D tad ir laiks, un 5D tur jau nāk klāt arī nauda. Šajā jomā mēs definējam, tad, protams, ir vairāki risinājumi, bet mēs skatāmies, kādi ir pieejamie ar atbalstu, un kas ir tad par sakarīgu cenu, saprātīgu cenu, tad Tekla Construction Management un Vico Office arī ir ļoti labs. Starp citu, par šo jums dienas laikā būs vairāk informācijas pieejama, kafijas pauzē būs arī šeit ārā reklāma pieejama, tad tur ir tad laiks un nauda tiek ņemta vērā. Un tad mums jāskatās vēl tālāk uz priekšu, arī tātad, kas ir visas būves dzīves cikla novērtējumi, tad
kā izmantot informāciju, kas ir elektroniski pieejama par to dzīves cikla pārvaldībai, vai tad šeit mūsdienās mēs saprotam, ka BIM izmantojot var ļoti labi šos te risinājumus izmantot savā labā. Atkal viena programmatūra, kas ir ļoti pieejama. Tad īsumā informācija par to, tad atgriezīsimies tomēr pie būvniecības. Īsumā informācija, tad jautājumu, kāda ir būvniecības nozarē. Mēs sagatavojām pētījumu, sāksim no apakšas. Saskaņā ar Building Smart pētījumu 25 līdz 30% projektu atklikumu vai pārplikumu ir tāpēc, ka ir slikta komunikācija un koordinēšana. Tas nozīmē, ka tas ir jautājums numur 1 - komunikācija un koordinēšana. Dānijas būvnieku asociācijas pētījumā savukārt mēs redzam diezgan līdzīgus rezultātus, ka komunikācija un sadarbība tika minēts kā jautājums numur 1, 61% atbilžu. Un pēc tam ir projekta kvalitāte. Un projekta kvalitāte būvniecības uzņēmumiem nozīmē ļoti daudz. Tātad nav pietiekami detalizēts, nav pietiekami skaidrs, nav pietiekami sakoordinēts, saskaņots. Kurš šeit ir no būvniecības nozares vai varat pacelt rokas? Tad skaidrs, jūs zinat, par ko es runāju, ja nav labas kvalitātes projekts un kā izmantot šādu te projektu būvniecības procesā. Plānošana un darba organizācija. Tas nozīmē visa plānošana saistībā ar jebko, kas saistīts ar projekta īstenošanu. Trešais lielais jautājums, kurš mēdz būt problemātisks. Un mēs veicām līdzīgu pētījumu, viens students veic pētījumu Lietuvā un ar ļoti interesantiem rezultātiem. Rezultāti bija tādi paši, lai gan jautājumi tika formulēti atšķirīgi. Tikai jautāts, aptuveni 50 uzņēmumiem tika uzdoti līdzīgi jautājumi un rezultāti bija līdzvērtīgi. Visur parādījās viens un tas pats, tātad komunikācija, plānošana un kvalitāte ir tie galvenie jautājumi būvniecības procesā. Un vēlos tāpēc parunāt par šiem te jautājumiem, kas mums ir jārisina, lai iegūtu labākus rezultātus būvniecības nozarē. Tagad mēs varam paskatīties, kā BIM var palīdzēt risināt šos jautājumus. Es teiktu tā, galvenās BIM īpašības, ko BIM var piedāvāt. BIM prasības, manuprāt, būtu 3. Tātad 3 lietas, kas var uzlabot visu šo te situāciju. Tas, ko mēs varam, un 3 lietas, ko mēs varam sagaidīt no BIM metodikas, BIM procesa kā tāda. Tad arhitekti, konstrukciju un elektrolietu inženieri strādā kopā, paralēli, tātad sastrādājoties, un ja viņi to nedara, tad BIM nesanāk, jo var uztaisīt 3-dimensiju arhitektūras modeli, bet tas ir tikai maziņš BIM, tā ir tikai viena daļa, jo BIM savukārt ir būves informācija, tad būves informācija par pilnīgi visu, kas mums ir būvē, vai mums ir tikai durvis un logi un sienas būvē, nē, protams, mums ir kabeļi, mums ir cauruļvadi, mums ir dažādas komunikācijas, mums ir armatūra dažās vietās, mums ir dažāda informācija, kas ir nepieciešama, lai projekts būtu pilnīgs. Man personīgā pieredze ir tāda, ka kurā vietā ir caurulis, kaut kur zem grīdas. Tad es gribu urbt, un, protams, es ieurbu tieši caurulē. Jā, tad jūs zināt, kas pēc tam notiek. Tad nav informācijas par to, kā ēka patiešām ir uzbūvēta, tad reālā situācija nav fiksēta. BIM tiek izmantota, un ja BIM izmantota, un to izmantos būvniecības cilvēki, un arī tie, kas ražo būvniecībai nepieciešamos materiālus,
tad viss būs daudz skaidrāk un varēs daudz labāk saprast. Tad šis BIM būs izmantojams projekta visās fāzēs, un tas ir svarīgi ne tikai tiem, kas būvē, ne tikai tiem, kas ražo, bet arī pārējiem projektā iesaistītajiem. Un kas tad ir šie pārējie projektā iesaistītie? Tie ir tehniskie cilvēki, tie ir uzraugi, būvzraugi, varbūt arī valdības institūcijas, kuri arī piedalās visā šajā procesā, un arī viņiem ir nepieciešama informācija par projektu. Un arī, protams, arī dažādas pārvaldības organizācijas, viņi arī izmanto šo te informāciju, un viņiem ir nepieciešama šī te projekta informācija. Vēl viens ļoti svarīga prasība, lai BIM būtu sekmīgs, ir tā, ka mēs strādājam tādā vidē, kas nodrošina projektu paveikšanu. Ko tieši es to saprotu? Lietuvā esmu strādājis ar daudziem projektiem, kur darbība nav bijusi efektivitāte. Piemēram, ja es esmu arhitekts, man vajadzētu strādāt tādā darba vidē, lai es varētu iekļaut manu kolēģu darbu savā darbā. Piemēram, inženieris, man vajadzētu informēt ne tikai arhitekte, bet arī iekļaut šīs te ventilācijas sistēmas, iekļaut visu manā darbā, proti, lai arī uzreiz visa informācija tur parādītos. Nevis tā, ka es strādāju tikai ar kaut ko vienu, bet lai arī strādātu iekļaut arī manu kolēģi darbu, lai nebūtu nepieciešams šīs te pārstrādāšanas, kas tik bieži sastopams praksē. Un BIM programmatūra, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu pieejama šī te eksportēšana un importēšana. Piemēram, esmu būvinženieris. Man ir nepieciešams vismaz arhitektūras lietas, kā arī cauruļu vadu izvietojums. Tas man ir nepieciešams. Un šīs te caurules man jāzina, kur tās, lai sagatavo detaļu projektu. Tātad es importēju manā projektā citu projektu daļas un dalos ar informāciju, ko es izveidoju, to es dalos ar citiem projekta darba pakām. Un te es runāju par proti, šī te saziņa ir ļoti svarīga. Saziņa un informācijas apmaiņa, to es vēlētos uzsvērt. Vēl viena ļoti svarīga prasība, lai BIM būtu sekmīgs, ir tā, ka šī te komunikācija būtu integrēta. Ar ko es ar to saprotu? Ar to es saprotu to, ka saziņā jānotiek ne tikai starp profesionāliem inženieriem, bet arī starp citiem projektu pārstāvjiem, tādiem kā būvniecības projektiem, klientiem, uzraugiem. Visi šie cilvēki arī izmanto BIM informāciju, un ja šiem cilvēkiem nav pietiekami daudz informācijas, tad vienmēr būs šādas vai citādas problēmas. Vienmēr būs nepieciešams pārstrādes. Un arī tas savukārt nozīmē dažādu resursu izmantošanu, laika zudumu. Un vēl viens svarīga lieta ir šī, sauksim to par ārējo saziņu. Piemēram, Lietuvā bija jautājums, kāda īsti informācija ir nepieciešama. Un mēs esam raduši risinājumu. Ir daudz bezmaksas programmatūru, kas ļauj skatīt BIM sagatavoto informāciju. Un tad, kad visi projekta dalībnieki jau saprot to, sāk saprast BIM sniegto informāciju, tad viņiem šķiet šī informācija ļoti vērtīga, viņi to ļoti augstu novērtē. Un es jums vēlāk arī parādīšu, kāda ir šī informācijas parauga, kas Lietuvā izrādījās tik sekmīgi un populāri. Tātad BIM.
Kas ir BIM? Building, tas ir B, I, tā ir informācija, M ir modelēšana. Proti, būs informācijas modelēšana. Svarīgākais ir šis te I, informācija. Tas ir vissvarīgākais burts šajā saīsinājumā. Vissvarīgākais. Es zinu, ka sākumā daudz uzņēmumu runā par šo M, par šo modelēšanu. To viņi redz, ka tas ir svarīgs. Tā ir dažāda ģeometrija, objektu būvapjoms un citas lietas, kas attiecas tikai uz modeli. Taču es vēlos te uzsvērt to, ka ļoti svarīgi ir būt uz šo I-burtu, uz informāciju. Mums ir jābūt informatīviem, ir nepieciešams to, ka var izmantot šo te modelēšanas informāciju. Un te es runāju par tādu informāciju kā materiāliem, dažādām specifikācijām un citām lietām, kas ir ļoti svarīgas. Piemēram, spiediena kritums caurulēs, caurļvados. Šāda informācija arī ir pieejama un cilvēkiem tā var būt svarīga. Un tātad, kāda ir šī informācija? Projektēšana, detalizācija, plānošana, ražošana, status kontrola, kvalitātes kontrola. Tas viss ir pieejams. Un šo te informāciju ir iespējams jau nodot citām projekta dalībniekiem. Tāda kāda ir BIM informācija salīdzinājumā ar dokumentālo informāciju? Ja BIM ir šī te informācija, BIM ir vairāk informācijas nekā satura rasējumi. Es jums vēlāk parādīšu un es uzdošu jautājumu, cik dažādas rasējuma versijas jums ir nepieciešams, lai atspoguļotu visu informāciju. Salīdzinājumā ar to, ka es šeit varu nospiest vienu pogu un man jau ir visa nepieciešamā informācija manā rīcībā. Lai BIM būtu tiešām BIM, tas sniedz iespēju izmantot informāciju efektīvāk. Tā vietā, lai sagatavot šo te papīru dokumentāciju, BIM varētu nosaukt par savu veidu digitālo būvniecību. Ik viens var izmantot šo te informāciju. Visi projekta dalībnieki, kam interesē kāda konkrēta informācija, var ļoti viegli iegūt visu nepieciešamo informācijas. Ļoti svarīgi ir tas, jau gan sākuma posmā, gan būvniecības, gan ražošanas un uzturēšanas ievietot visu informāciju. Un te mēs redzam sākotnējo projektu, un tad jau ar detalizāciju šo te projektu līdz beidzot ražošanu. Viss šī te informācijas būtu nepieciešams iekļaut BIM, lai tas būtu efektīvs. Un es jau runāju, ka būs daži piemēri, un tagad šie te piemēri. Ja ir rīki, kā nolasīt BIM ievietotā informācija, tad BIM tiešām ir ļoti svarīgs. Viņš ir ļoti daudz iespējas piedāvā saviem klientiem. Un tātad šī programmatūra ir bez maksas. Un tad, kad jūs sāksiet lietot, jūs tiešām redzēsiet, ka tas ir veids, kā daudz labāk saprast projektu. Un tagad piemēri, kurus es solīju. Šajā gadījumā es izmantošu tekla programmatūru, tā ir bez maksas, ir nepieciešams tikai reģistrēties. Pieņemsim, ka visi projektā iesaistītie cilvēki, viņiem ir šī te programmatūra un viņiem ir pieeja šai te informācija. Piemēram, Dropboxā ir šie te faili. Tā, jūs neredzat, tā, kas man tagad jādara? Tā, te nu būs. Man ir dažādi Lietuvas BIM projekti, taču mums, protams, nav laika, lai apskatītu tos visus. Taču
esmu priecīgs par to, ka Lietuvā arvien vairāk un vairāk izmanto šos te BIM pieeju. Un ikreiz, kad es runāju par BIM, tad es uzskatu, ka tie jābūt vismaz arhitektūras daļai, būvniecības daļai un inženieru sistēmas daļai. Bez šīm daļām mēs varam pateikt, jā, tas ir interesanti, taču tas tiešām nav tas, kas mums vajadzīgs būvniecībā. Tātad, šī te programmatūra, es parādīšu tikai dažus piemērus, kā tā ir izmantojama. Kā jūs redzat, tā ir tāda noliktavu telpa. Veikals tas ir. Un sarežģīts tehnoloģijas objekts, un šeit ir pilnīgi skaidrs, ka sadarbība ir nepieciešama, lai atrisinātu visus jautājumus. Jo bez sadarbības te ir risinājumi tiešām neizdotos viegli rast. Tātad te jūs redzat detalizēt. Šī te programmatūra ir salīdzinoši vienkārši. Jūs importējat ASCII failus, un jūs tad varat mainīt izvēlēties dažādas skatu punktus. Taču es parādīšu vēlāk arī, kas, manuprāt, ir svarīgākais, lai strādātu ar šo programmatūru. Tieši saistībā ar šo te ārējo saziņu. Es domāju, ka jums arī tas noderētu jūsu darbā. Jūs arī atradīsiet to pa liederīgi izmantot šo te programmatūru, šo vai citu programmatūru. Es parādīšu piemērus. Neliela ēka. Ar šo programmatūru mēs varam iezūmoties, mēs varam visus elementus arī padarīt caurredzamus, lai varētu saprast, kas atrodas sienā. Dažādos veidos te ir iespējams skatoties. Tagad es izslēdzis visas sienas un logus, un ir palikusi vienīgi struktūras šī te stingrā daļa un caurulis. Es vienkārši izslēdzu elementus, un jūs redzat rezultātu. Piemēram, es vēlētos redzēt, vai ir kādas pretrunas, iekšējās pretrunas projektu plānošanā. Un te jūs varat redzēt, ka ir iespējami dažādi šie skati. Te mums ir ļoti daudz iespējas šajā programmatūrā. Mēs te varam ļoti viegli ir šīs te izmaiņas veikt. Piemēram, ja mums ir nepieciešams kāda detaļa, kāds stūrs, ja, tad mēs redzam to, ka te ir iespējams arī pašiem ļoti daudz ko apskatīties. Un svarīgākais ir noskaidrot, kādas ir šīs te lietotāju priekšrocības. Piemēram, šajā vietā. Mēs redzam, ka šeit ir cauruļvadu segmenti, ir ventilācijas plēnumi, ja nemaldos. Ja mēs runājam par informāciju, mēs varam atvērt šo te elementu. Te ir viss projekta elementi. Mēs, piemēram, atvērsim šo te konkrēto elementu, un te mēs redzam informāciju par to. Gan ģeometriski informācija, taču ģeometriski varbūt nav tas, kas mums visvairāk interesē. Taču mēs redzam arī tehnoloģisko informāciju. Piemēram, šeit mums ir plūsma litros sekundē, kubikmetros stundā.
mums ir ātrums, mums ir absolūtais spiediens. Viss nepieciešamā informācija. Un iedomājieties, ka katram caurvaļas šķērsgriezumam būtu nepieciešama šāda informācija. Iedomājieties, cik grūti to ir sagatavot. To nav iespējams norādīt. Taču šeit tā ir ļoti viegli pieejama, jo ļoti daudz informācijas šeit ir pieejamas atkarībā. Protams, ir iespējams arī ievadīt, piemēram, šīs te cauruļvada ražotāju. Tātad tā nav tikai ģeometrija, ģeometriski parametri, tad šie ir materiāli par materiāliem un arī tehnoloģiski parametri, fizikāli parametri, kā jūs redzat. Un tas ir tas, ko es runāju par informācijas svarīgumu, aktualitāti, tas ir tas, ko es domāju. Tad kādā veidā izmantot šo te BIM informāciju? Viena no funkcijām ir ļoti interesanta, un man tas patiesi ļoti patīk, un visiem maniem klientiem ļoti patīk. Tas ir, tad mēs varam ieiet konkrētā vietā, tad iezīmēt to, un arī nosūtīt pārējiem projekta dalībniekiem piezīmes. Tad vienkārši piezīmes. Es nosūtu piezīmi. Nu, teiksim, šoreiz vienkārši sveiks. Un tad runāju par kādu priekšmetu vai kādu vienu objektu. Es varu izmantot arī vairākus objektus, bet vai arī nevienu objektu. Un tad es to varu nosūtīt pa e-pastu, failā vai atstāt projektā. Jo ja šis cilvēks, kuram es vēlos to nosūtīt, viņam arī ir piekļuve šim projektam, tad viņš vienkārši to var atstāt tajā pašā projektā, jo viņš izmanto tieši to pašu pieeju, tad šo te teklu. Tad ejam pie piezīmēm. Man ir daudz piezīmes, tad es skatos, jaunas piezīmes, un tās var sašķirot pēc dažādiem kritērijiem, un es redzu, ka man ir ziņojums. Bet interesantais ir tas, ka pieņemsim, ka man ir piekļuve šeit ēkai, un man ir piezīmes. Es uzspiežu uz šo te piezīmi, un es uzreiz redzu, par kuru vietu šajā ēkā šobrīd ir runa. Tātad es iezūmēju, tur pievelku tuvāk tieši šo te vietu, un tad šī tā komunikācija tā kā Facebookā. Ātri, un iedomāties, cik tas varētu būt noderīgi projektēšanas fāzē, projektu koordinēšanas posmā, vai tas varētu būt arī ļoti noderīgi būvniecības procesa laikā. Droši vien mūsu lielākie būvniecēji varētu pastāstīt, kā viņi to izmanto reālo projektu īstenošanā. Iedomājieties, ka es esmu visas ēkas administrators, un arī man tas ir ļoti noderīgi. Tad paskatīsimies. Tad es esmu administrators, tad kas man jāsaka, tur ir salūzis, un es nosūtu informāciju uzņēmumam, kuram arī ir pieeja šai informācijai, kur man sniedz pakalpojums, un viss, tad es pārvaldu šo te informāciju, es viņam nosūtu šo ziņu, un viņiem ir skaidrs, kas mums ir nepieciešams un kas viņiem būtu jādara. Un šeit ļoti svarīgi, ka mēs varam pievienot jebkura veida dokumentus, jebkura veida informāciju. Tas nozīmē, ka šeit var būt kā saskarne ar citu papildu dokumentiem, kurus mēs varam pievienot modelī šiem te elementiem. Piemēram, gaisa difuzoru, tad šeit var būt specifikācijas vai arī jebkāds nepieciešamais papildu skaidrojums pievienotajā dokumentā. Piemēram, kā uzstādīt šādu elementu vai tad jebkura veida dokumentu var pievienot šeit. Mēs to varam tur pievienot, un šīs īpašības, šī komunikācija un dokumentu pievienošanas iespēja konkrētam objektam padara šo te rīku par ļoti spēcīgu rīku, īpaši attiecībā uz komunikāciju. Tad ārējā komunikācija ir vieglāka nekā jebkad agrāk. Jo iekšēji, protams, ir vēl citi viedās būves standarti, piemēram, nosūtu no teklas programmas, sūtu patiešo šo informāciju ArchiCAD lietotājam, viņš to programmatūrā var izlasīt. Tad nav nepieciešama šie ārējie rīka komunikācijai, tad ir
bet ir standarts, kādā var iekšējai komunikācijai starp programmatūrām. Tas ir profesionāļiem, bet galvenokārt informācijas lietotāji nav profesionāļi, bet viņi ir ārējie cilvēki, tad viņi ir klienti, ēkas lietotāji, jau pārvaldnieki, un tad skatāmies, ja mums šeit ir Excel fails, ka es varu to atvērt tieši programmā, patieši no šejienes. Tas gan būs lietuviski, bet iedomājieties, ka šeit ir informācija par veikto apkopi. Žurnāls, tātad reģistrs, kurā tiek reģistrēta apkope. Atveram, un tas ir pieejams. Teklē ir labs teikums. Tad, pirms jūs kaut kam pieskārties, padomājiet par to vēl vienreiz. Tad iedomājieties, ka tas jums palīdzēs izmantot šāda veida rīku ļoti iespaidīgā veidā. Elektroniskā informācija ir visaptveroša, un šeit mēs to varam pievienot. Tātad atgriežamies atpakaļ pie mūsu prezentācijas. Tas ir tas, ko es domāju ar vārdu informāciju, un bez tā es nevaru iedomāties, ka BIM vispār varētu darboties. Tātad tikai 3D, daudz papīru, daudz rasējumu, daudz lieli apjomu sējumu. Tad paskatīsimies, kāds ir pētījums par BIM labumiem, ieguvumiem. Tas ir diezgan vecs pētījums, bet joprojām tas ir spēkā. Un es domāju, ka arī mūsu valstīs, Lietuvā un Latvijā, šie rezultāti ir spēkā. Tātad uzrabotās izpratnē par projektu un projekta nolūku. Tad kas tas par projektu? Kam tas ir paredzēts? Kāds tas būs? Tad uzlabojas vispārējā projekta kvalitāte, samazinās konflikti būvniecības laikā, tas ir ļoti svarīgi. Tad mazāk konfliktu samazināšanās, tāda mazāka izmaiņa būvniecības projektā. Īpaši būvniecībā mēs zinām, kā ir ar šīm izmaiņām. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt, mēs varam iegūt ļoti precīzus un labi sagatavotus projektus pirms būvniecības. Tad labāka rentabilitāte, labāka izmaksu kontrole un labāka, protams, arī dažādu problēmu samazināšanās būvniecības projektā. Tas bija tas, ko mēs ieguvām no pētījumu, tātad vispārējā sapratne, kvalitāte, mazāk kļūdu, mazāk nesaprašanās būvniecības laikā, un tas ir tas, kas mums bija vajadzīgs. Pavisam īsi par BIM procesu. Mēs to varam nosaukt arī par informācijas plūsmu. BIM tā ir informācijas plūsma, būs informācijas modelēšana, tātad mēs šī informācija iet cauri dažādiem procesiem, un tā ir pievienotā vērtība. Tad katram projektam ir pievienotā vērtība katrā projekta solī. Kāpēc projektētāji un inženieri vispār projektē? Tikai tāpēc, lai šis projekts tiktu īstenots dzīvē un tas būtu veiksmīgi. Tad viņi kalpo būvniecībai tikai tāpēc, lai būtu veiksmīgi uzbūvēts projekts. Tas nozīmē, ka visi mūsu pūliņi projektēšanā ir jāvērš uz labāku būvniecību, labāku būves rezultātu. Pavisam vienkārši. Projektētāji kalpo būvniecībai, tad būvniecība noris ātrāk, saprātīgāk, ekonomiskāk un tā tālāk un tā joprojām. Tad aizvien labāk. Būvnieks savukārt var nodrošināt augstāku kvalitāti, un viņi strādā saskaņā ar projektu. Tagad ir jautājums, kā tad kontrolēt, vai tas ir saskaņā ar projektu vai nav. Patiesībā tas nav vienkārši uzdevums, bet mēs risinām arī jautājums ar dažādiem procesiem. Iespējams, Latvijā arī tas notiek, bet mēs bieži redzam 3 galvenos posmus vai soļus, kas ir jādara. Tad ir konceptuālais dizains vai projekts, tehniskais projekts un detāla projekts. Es zinu, ka arī Latvijā ir kaut kas līdzīgs, ir tehniskais projekts, tad būvprojekts kaut kas līdzīgs, bet vienmēr mums pietrūkst šis galvenais posms, ir šī konceptuālā fāze, konceptuālais projekts, kad ir jāpieņem galvenie lēmumi. Konceptuālajā projektā
rezultātām būtu jābūt tehniskām specifikācijām, tad uzdevums projektēšanas komandai, būvinženieriem, tad tas uzdevums, kas viņiem ir tehniski jāizpild. Tas nozīmē, ka visi lēmumi par to, kas jādara un kāpēc jādara, būtu jāanalizē pirms kaut kas tiek darīts, tātad šajā konceptuālajā projektā. Mums vienmēr pietrūkst šī te posma, galvenokārt mums pietrūkst šī te posma tieši pie mums Lietuvā, jo pat mūsu likumā ir noteikts, ka, kad parādās priekšlikums, vārds priekšlikums, tas nozīmē, ka neviens nevēlās maksāt, tad priekšlikums lūdzu, dodiet man labu priekšlikumu un tad man vajadzīgs 2-3 mēneši, lai es sagatavotu labu priekšlikumu. Jā, tātad, bet atgriežamies pie tā, ko es vēlējos teikt. Tātad jāstrādā ne tikai arhitektam šajā posmā, bet arī konstrukciju inženieriem. Tad arī viņi ir jāiekļauj šajā procesā, jo dažreiz arhitekti patiešām neizdomā reāli īstenojamas lietas. Un tad tas ir būvinženieram uzdevums mēģināt to nolikt visu uz zemes. Un galvenokārt, un arhitekti ļoti rēti domā par enerģijas jautājumiem. Vismaz Lietuvā es varētu teikt tā, ka mēs universitātēs tagad domājam par to, ko darīt un kā veikt energoefektivitātes analīzi un kā uzsvērt šo te svarīgumu, ka ir pašā sākumā jau ir jādomā, cik ēka vai būve būs energoefektīva par enerģiju. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs lēmums, kas ir jāpieņem jau arhitektūras fāzē. Kad mēs skatāmies par saules enerģiju un par citām iespējamām lietām, ko mēs varētu izmantot būvē attiecībā uz enerģijas nodrošināšanu. Tad, kā jūs šeit redzat, šeit iekšpusē ir BIM un tad visi procesa dalībnieki. Tātad BIM savieno visus šos te procesus un tad mēs nonākam pie sagatavošanas, būvniecības, sagatavošanas fāzes. Parasti, kā tas notiek, mēs parakstām līgumu, un kad mums jāsāk, vakar bija jāsāk. Viens no tiem jautājumiem, kas mums būvniecībā ļoti aktuāls, ir tāds, ka mums nekad nav laika veikt labu sagatavošanos projektām, labu plānošanu, izmaksu analīzi, tad mums tam ir jāsagatavojās. Nevis viss jāsagatavo jau vakar un gatavs. Tātad šī sagatavošanās fāze, tad būvniecības process, kurā ir visi iespējamie procesi, un pēc tam mēs nonākam līdz izgatavošanai. Un tad tālāk mēs nonākam pie, kā jau minēts, tad pie pirmās rindas. Tātad augšā jūs redzat procesu. Tad vispirms ir jābūt tā, ka vispirms jāatbild jautājumu, kas tad būtu jādara. Tad modelis, kā tam būtu jābūt. Tāds modelis vispirms ir jāizdomā. Un šie procesi, tātad izgatavošana, būvniecība, tiem visiem procesiem ir jānodrošina, lai šie te abi posmi, kā tam būtu jābūt un kā ir reāli uzbūvēts, lai tas atbilstu projektam pēc iespējas labāk. Tad ir tas būtu jābūt BIM vai tāds, kā ir izveidot šis BIM. Tad ir jāsavēl kopā šīs divas fāzes, tas, kas ir plānots un tas, kas ir reāli beigās izdarīts. Un jāskatās, vai šis te projekts ir jāmaina. Un tas viss ir jāpārbauda pirms došanās uz būvlaukumu, tikai tad, kad viss modelī jau ir salikts un ieplānots, tad bez lielām izmaiņām to visu var reāli būvēt būvlaukumā. Un tātad šie te rezultāti, proti šis te as-built uzbūvēts. Un tagad par šo te BIM izmantošanu būvniecībā. Mēs zinām, ka ir vairāki šie te programmatūri, ko izmantot būvniecības projektu vadībai, un te es runāju gan par resursu plānošanu, gan par izmaksu kontroli, laika grafiku, Oracle Primavera, RIB. Un kāpēc mēs rekomendējam šo te Vico? Tas nav tik liels kā Oracles,
Un tanī arī ir ļoti daudz dažādas iespējas. Vai jūs zināt šo te YT? YT tehnika. Viņi strādā Lietuvā. Taču vairāk kā inženieri šī te YIT grupa. Viņi pērk risinājums. Ja nemaldos, viņi izmanto šo te RIB programmatūru. Taču tas ir ļoti dārga programmatūra. Es nezinu, kāda būtu potenciāls lietotājs Lietuvā. Tas tiešām ir ļoti dārgs. Oracles arī ļoti labs risinājums. Taču es arī vēlāk jūs redzēsiet par šo te Vico programmatūras izmantošanu. Mūsu tirgos tas ir ļoti tipisks risinājums. Gan Lietuvā, gan Latvijā. Tātad būvniecības modelis, tas ir mazliet vairāk kā projekts. Ļaujiet man paskaidrot, ja būvnieki, viņiem, pieņemsim, ir šis te materiāls saraksts. Un te ir dažādi projekta elementi. Un šeit augšpusē šīs te loģiskās daļas ir iespējams elements dažādi grupēt, piemēram, pa segmentiem, pa stāviem, pa tirgo, pa piegādātājiem, un dažādos veidos šo te informāciju ir izgūt. Kāpēc tas tā nepieciešams? Lai informāciju varētu apstrādāt dažādos veidos, piemēram, iepirkumiem, jo ir šis te filtrs, ar kur palīdzību to paveic, un jau izmentējot informācijas filtrēšanu, jau ir daudz iespējams jau atlasīt mums interesējošu informāciju. Taču par to stāstīs Sampo mazliet vēlāk. Te pavisam īsti, tikai es vēlējos ieskicēt, ka tāda lieta būs. Un tagad ir runājot par plānošanu un izmaksu kontroli, tad arī šis te ir ļoti laba programmatūra, sniedz ļoti labas iespējas risināt šos te uzdevumus. Un te ir gan Tekla, gan Vico Office piegādā šos te labos risinājumus. Kad es runāju par būvniecību, tad to es domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst arī šos te izgatavotājus. Mēs varam saplānot visu, ko, taču, ja mēs labi nesadarbojamies ar izgatavotājiem, tad šis te idejas nerealizēsies. Mūsdienās BIM, tad šī te Tekla atbalsta izgatavošanas standarts un sniedz iespējas bez kādiem rasējumiem sazināties ar šīm te izgatavošanas vadības programmatūru. Nav nepieciešami rasējumi tieši jau no modeļa, ir iespējams jau sazināties. Un šodien mēs vēlāk uzzināsim divas prezentācijas. Viena būs no tērauda izgatavotājiem un otra betona izgatavotājiem. Jūs vēlāk varēsiet dzirdēt dienas otrajā daļā par šiem jautājumiem, un taču, manuprāt, tie tiešām padara būvniecības procesu ļoti efektīvu. Vēl viena lieta, ko es vēlēs pieminēt, ir tas, kas notiek tieši objektā. Un te ir attēli, kas ir no Skanskas objekta. Nosauksim tās pa kastītēm. Lūdzu, pievērsiet uzmanību. Plānošana. Viss tiek vizualizēts. Un arī sarežģītākās daļas, te jūs varat redzēt, tās tiek vizualizētas. Te jūs redzat cauruļvadus, tas viss ir objektā. Un ir jau Tekla tehnoloģija ļauj izmantot šos te 3D skatījumus gan dažādiem modelēšanai, gan arī, lai sagatavotu pasūtījumus, gan arī kontrolēt kvalitāti un status. Tas viss jau notiek objektā. Un es domāju, ka par to arī vēlāk tiks stāstīts. Vēl viena ļoti svarīga lieta ir tā,
kā tiek veikta šī te kontrole objektā. Mēs varam nosūtīt elektronisku informāciju ierīcēm un arī informācija iet uz abos saņemt informāciju. Tas jau nozīmē šo te kvalitātes kontroli, ka mēs zinām, kas notiek patiesībā. Es domāju, arī vēlāk mēs dzirdēsim jau detalizētāk par šiem te jautājumiem dienas otrajā daļā. Tātad kāda ir secinājuma? BIMs ir daudz efektīvāks veids, lai varētu integrēt projektēšanu, būvniecību un izgatavošanu. Viss tiek tā kā iekļauts vienās tādā tehnoloģiskā ķēdē, un šodien mēs vēlamies jums pastāstīt par šo te tehnoloģiju, kas ir pārbaudīta arī praksē, un pārsvarā ir sevi ļoti labi parādījusi. Protams, arī vairāk pieredze Ziemeļvalstīs un Eiropas, citās lielās valstīs, taču arī Lietuvā mums ir pieredze, jo mēs speram pirmos soļus šajā virzienā. Un, protams, bija ļoti efektīvs arī, lai koordinētu, detalizētu informāciju. Un te vēlos tikai nosaukt dažus klientus, kas izmanto Tekla programmatūru būvniecībā, un te jūs, protams, varat atpazīt Ziemeļvalstu uzņēmumus, Skanska, piemēram, taču te ir arī Vācu uzņēmumu un ASV uzņēmumu, kas izmanto šo te pieeju. Un te es vēlos pateikt jums lielu paldies par jūsu uzmanību, un tagad mums būs